Pabauda. Jā. Nu, tā tad... Pirmais jautājums droši vien, kā jums ir gājis, pareizāk, no kā jums radās šī ideja kļūt par režisoru? No vecās mammas vai kā? Nu, varbūt, ka arī tas, jo tāds vienmēr ir, ka ja ģimenē kādam ir tā profesija, tad tas tev tā dabīgi ir kā. Tad vismaz tev ienāk prātā, ka tāda profesija vispār ir un kā ar to vispār var nodarboties. Ja, jo, teiksim, bērni, kas ārstu ģimenēs, viņi arī ļoti daudz kļūst par ārstiem un tie, kas gleznotāji ģimenēs par gleznotājiem un muziķi ģimenēs par muziķiem. Bet, tas varbūt nav pat tik daudz, ka rodās ar tieši kā vecā mamma, un tad es arī tā bet vienkārši tā dabīgi kaut kā veidojas. Bet vairāk jau man vecā mamma bija apcietināta, un viņa atgriezās no izsūtījuma, un pēc tam dzīvoja Valmierā, un mēs ar ģimeni dzīvojam Rīgā, un es viņu tik bieži neredzēju. Bet mans tēvs bija aktieris, un viņš visu savu mūžu faktiski nostādāja jaunatnes teātrī, un mana mamma arī. Un mamma kādreiz mācījās arī teātra vēsturniekos, viņa gan nepabeidz, jo karš sākās, bet tā kā man ģimene viss bija saistīta ar teātri, un es jau no bērnības jaunatnes teātrī dzīvojos. Un tā kā, protams, ka kaut kādā ziņā tas man bija dabīgi, bet tas bija ļoti interesanti, ka tad, kad es gāju 11. klasē, mums toreiz bija 11 klases, mums nebija 12 kā jums, tad es iestājos, bija tāda teātra režisoru studija, kuru vadīja 2 studenti toreiz, viņi bija jauni studenti, mēs, ka viņi bija kādā 3. kursā, un viņi to vadīja, un tas bija Mihails Kublinsks un Aina Matīs, divi arī ievērojami režisori un teātra darbinieki. Un tad viņi bija jauni, un es iestājos šajā studijā, un tas bija ļoti interesanti. Un nobeidzu šo studiju, viņi bija 2-gadīgi, un pēc tam es 2 gadus strādāju. Toreiz bija tāds noteikums, ka pēc skolas 2 gadus vajadzēja obligāti strādāt. It kā, lai valstī atstrādātu to vidusskolas valsts ieguldījumu. Un tad es strādāju Kurmēlo skolā un strādāju arī fabrikā un Alfā. Un tad 2 gadi pagāja, kur obligāti bija jānostrādā un kaut kur gribējās mācīties. Un man patiesībā bija tāda vēlēšanās vienkārši kaut kur braukt prom no Rīgas. Tas, kas jaunībā arī ļoti bieži gribas prom no mājām, prom no vecākiem, prom no kontrolas, vienkārši pašam un kaut ko darīt. Un tad man arī vairāk brauc stāties Maskavā. Un viens no draugiem uz kino institūtu, viena draudzene arī uz teātra institūtu, un viena draudzene uz žurnalistiku. Un visi mēs tikām, katrs savā, bet tas mūsu draugs kopīgais, viņš tomēr nemācījās, jo tur viņš mazliet tīri politiski iemeslu dēļ tā sastrīdēs ar to komisiju, bet tā Marīna iestājās žurnalistikā, kas no universitātē, kas tur milzīgs konkurss, pilnīgi nenormāls. Viņi tika tur iekšā, bet es nevarēju stāties nekur tādā vietā, jo es nebiju tik zinoši, jo lai tu stātos kaut kādā profesijā, kur ir ļoti konkrēts tās zināšanas vajadzīgas, es zināju, ka es tur nezinu. Un tajā teātrī, tur man bija tāda sajūta, ka tur es varu peldēt, zin kā eksāmenā, ja, ka tu vari, ka tu tur kaut kā izpeldēs. jo tādēļ, ka es tomēr esmu dzīvojis tajā vidē, man bija diezgan liela zināšanas. Un šeit, protams, mans vecmāmiņas zināšanas un viņas otrā vīra, ko es arī faktiski apzinos kā savu vecotāvu Bernhard Reif. Viņš ir no Austrijas un arī austriešu režisors un teātras zinātnieks.
Un es no viņa ļoti daudz ko biju saklausījusies par lūgām, par dramaturģiju, par vācu teātri. Un man bija kaut kāds pamats tāds, bet vairāk tāds modernā teātra pamats, nevis tur krievu teātra. Un es ļoti, ļoti veiksmīgi iestājos, jo mums arī bija nenormāls konkurss tajā Maskavas Vissavienības teātra augstskolā, kas pa visu milzīgo padomu savienību visām republikām uz vispārējo konkursu stājos pēc vispārējā konkursa noteikumiem. Es līdz šim brīnos, kā es ietiku, es biju tomēr tāds skuķis, kalīgi tāds. Un tā kā es domāju, ka jā, ka tas, ka vecmāmiņu, ka viņi bija strādājusi Berlīnē un Vācijā, un tā viss faktiski tajā laikā vismodernākā teātra elpa, viņi mūsu ģimenē bija. Tā kā to es saprotu. Kas ir Brekts, to es zināju jau no 7 gadu vecuma, jā. Kur Krievijā daudz vispār tādu vārdu nezināju. Nu jā, tad tā kā vēl precizēt un vairāk pastāstīt par mācību periodu tieši, kā jūs attīstījāt šo mākslas arī. Nu, man arī ārkārtīgi laimējās, jo es stājos, un tad tur bija divi tādi, tiešām vecākās paudzes. Man bija meistars Petrovs, kas bija vecākās paudzes režisors, un viņš nomira. Viņš aizgāja citā saulē, pirmā kursa pašā sākumā, un tad ilgi nevarēja saprast, kas būs mūsu kursa vadītājs. Un tad mums piešķīra tādu ļoti, ļoti slavenu Krievijas režisoru Anatoliju Efrasu, kurš toreiz bija vēl jauns. Un tajā Giķisā, tajā teātra institūtā, visi pasniedzēji lielākoties bija tādi sirmgalvi. Un mums bija šis ļoti varošais, ļoti talantīgais un jaunais un spēcīgais režisors. Un tas jau ārkārtīgi iedvesmo. Un viņš piegāja šim jautājumam ārkārtīgi brīvi. Viņš nebija no tiem stingriem skolotājiem, kas kraut ar pirkstu un liek izlasīt no tā līdz, no šīs lapas līdz tā lapai, jeb kas tur dod kaut kādus tur obligātos tur referātus rakstīt. Viņš mums ļāva veidot pašiem, ko mēs gribējām. Mēs veidojam fragmentus, strādājam ar kursusbiedriem, taisījām fragmentus, jau arī no aktieru kursus ņēmām cilvēkus un izstudējām savus pirmos tādus mēģinājumus. Mums bija kursdarbs, kad mēs paši arī spēlējam kā aktieri. Un viena lūga bija Majakovskis, ko jūs droši vien mazāk zināt, bet tāds ļoti, ļoti interesants krievu dzejnieks, un arī lūgas viņš rakstīja. Un otra lūga bija arī tāds diezgan labs padomju laika krievu rakstnieks. Tur mēs spēlējam kā aktieri visi. Bet paši mēs taisījām dažādas fragmentus no dažādām lūgām. Un tad mūsu meistars Anatolijas Efras, viņš nāca, viņš skatījās, viņš analizēja, deva padomu, un atkal atstāja, un tad atkal mēs patstāvīgi strādājam. Tā kā viņš pēc kaut kāda laika atnāca un apstījās un komentēja. Bet vairāk viņš vispār nemaisījās mūsu darbos un dzīvē. Un ir arī tādi meistari, kur ļoti liek lasīt tur teoriju, režijas teoriju un visādas grāmatas dažādas, ja, par režiju. Viņš absolūti to nelika. Viņš teica, tad, kad jums vajadzēs, ja jums pietrūks padomu, jūs meklēsiet un paši izlasīsiet. Un viņš saka, kamēr jūs reāli nestrādājat un netaisat izrādes, jums tā teorija, jūs viņu nemaz neuztursiet, jums viņu nenoderēs. Un tā kā ļoti, ļoti brīnišķīgs bija mūsu meistars, ļoti. Jā. Un tad... Katrā ziņā no skolotāja ļoti daudz, kas atkarīgs. Jā. Un tad par šo te pirmo jūsu iestudējumu pieredzē un tā kā... Pirmais iestudējums man bija Liepājā. Es taisīju Tenesī Viļņums stikla zvērnīcu, un tas ir stāsts par vienu jaunu puisi Tomu, kurš dzīvo kopā ar māti, kas ir tāda neerastēniska, un māsu, kur ir mazliet slima, viņa klibos vienu kāju. Bet ir brīnišķīgi tāda sapņaina meitene, un darbība notiek viņa dzīvoklī, un pie Toma atnāk viņa skolas biedrs, tāds ļoti populārs un
spilgts puisis, kas skolas laikā visām meitenēm patīk. Un tad jau pēc skolas ir pagājuši kaut kādi vairāk gadi. Un tad tur ir tāda ļoti interesanta aina, kurā tās kursbiedrs Džims runājās ar Lauru, ar viņu māsu, un viņi divi tādi runājās. Un viņš ir tāds, nestoties uz to, ka viņš ir tāds pievilcīgais, smukais un panākumiem bagātais puisis, viņš ārkārtīgi ejūtīgs un labvēlīgs par to meiteni, un tas dialogs tāds ļoti, ļoti skaists, un viņš viņu dažādi iedrošina, bet, protams, ka viņš, kaut kādā ziņā kā tāds sapnis ienāk viņas dzīvē un atkal aiziet, izrotē, jo, protams, ka viņš jau tur nepaliks, nedzīvos viņas vietā tālāk viņas dzīvi, ja. Un tā, lūk, tāda smeldzīga, patiesībā tāda jauniešu lūga par to, cik sarežģīti tomēr ir atrast kaut kādu savu zonu, kurā tu jūties labi, kurā tu jūties pilnvērtīgi, kur tevi novērtē. Un tas Džims, kurš bija tāds pirmais puisis skolā, tad pagājušajā tur cik tur kā 4 gadu, un viņam arī tā karjera nav izveidojusies. Un tas tajā ziņā tā loga ir tāda ļoti gudra, jo tas vienmēr skolā liekas, ka es tā pelēkā pēle, ja es tur nekas, daudziem, ja, klases biedriem arī noteikti tādas sajūtas, un ir tādi līderi. Un tas neko nenozīmē, un beigās tie līderi aplaužās, un kaut kas nepaveicās, jeb nav veiksmes, jeb nav tik daudz mērķiecīga darba neiegulda, jā, jo kādreiz arī ir tā, ka ja ļoti agri tu jau saņem tādu apliecinājumu un slavu, tad to, ko savukārt neiemācies, ka visu laiku tev ir ļoti jāstrādā. Bet tiklīdz tu nestrādā ļoti intensīvi, tev izrotē laukā un tu aizmirst domu cauri. Un es arī esmu strādājis par pasniedzēju, joprojām strādāju, uzaucinājis diezgan daudz aktierus un režisors. Un man ar skumjām jāsaka, ka tie, kas teātra fakultātē likās, pilnīgi tik talantīgi sevišķi puiši, ka, likās, ka, fantastisks, jā, aktieris būs. Un viņi neiztur, viņi kaut kā nobrauk un aiziet, un nav viņa aktieri. Un tie, kas bija bez tādiem ārējiem dotumiem, un nebija nekādi, ne tur tādi smukie, jeb tur, nezinu, kādi pievilcīgie vai temperamentīgie, un pavisam tā, it kā otrā plānā bija pamazām, un tagad viņi ir pilnīgi pie vislabākajiem Latvijas aktieriem. Un tā kā, man liekas, ka tā lūga arī tādā ziņā viņa ļoti nozīmīga, ka jaunieši lūga, ka viņam pastāst to, ka nav tā, kā liekas uzreiz tā uz augsts, ja, kā, ja tu tāds veiksminieks, un tad tev līdz kapu māja tāda ies uz augšu nekā, un arī otrādi, ja tu tāds tā kā it kā nekas, tas neko nenozīmē. Ja tu netiecīgi dari, tu vari visu panākt. Tas, kā mēs arī zinām, tieksim, ir invalīdi, kas nodarbojas ar sportu un kas brauc uz olimpiādēm un pirmās vietas un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi. Un kāds cits sēž mājās, nodzerās un sēž mammu uz kaut un ir izmiss nelēmīgs un piranzē visu ģimeni, ja? Un tā ir tā atšķirība. No. Tātad varbūt tieši par spilgtākajiem, jūsuprāt, spilgtākajiem darbiem, ko esat veidojusi, tā kā... Jā, ir jau, protams, ka es tāpat kā aktris varētu teikt, ka man viss lomas mīļas un ka man viss izrādes mīļas, bet, protams, ka ir kāds, kas pašai šķiet tuvākas. Un no jaunības darbiem pirmā varbūt tāda bija, kāds pārlidoja pār Dzegulas līgstu. Bija tāda filma arī ļoti interesanta, bet mēs paņēmām to romānu un veidojām izrādi pēc romāna. Un tā bija tāda spēcīga izrāde padomu laikos, kas arī ļoti, ļoti jauniešiem patika. Un tad varbūt kā nākošais varētu nosaukt Mēdēju, kur mēs pirmo reizi Latvijā un arī Padomu Savienībā izmēģinājām netradicionālo spēles laukumu, jo līdz tam vienmēr uz skatos tikai skatīties zālē un skatos. Un šodien jūs zināt, ka kur tik nespēlē teātri, ja? Un toreiz tam nebija.
toreiz bija tikai standarta skatuvs un skatītājs saulē un aizskars un priekškars un viss. Un tad mēs spēlējām Valmierā Sīmeņa baznīcā, toreiz jau baznīca bija slēgta un tur skatījās tā kā muzeja rīcībā, tā skaistā baznīca bija. Un tad mēs tur spēlējām un publikai ļoti patika. Tas bija kaut kas pilnīgi jauns un arī spēles stils bija citādāks un mēs paši tur muzicējām uz vietas un Ināra Ieviņa ļoti labi aktrisi spēlēja Medēju un tā bija tāda, jā, spēcīga izrāde. Pēc tam es varētu minēt Rainpultu Vēņus, kur Dacevers spēlēja Bārbiņu, Rimonta Kalniņu muziku. Un no jaunākajām, varbūt Jūlijas Jaunkundze, tāda interesanta izrāde, un tad Otello noteikti, kas man ir mīļa izrāde, ko jūs varat noskatīties droši. Noteikti varat atnākt un noskatīties. Es domāju, ka jums varētu arī patikt. Un man bija ļoti, ļoti mīļa viena izrāde Valmierā, ko viņi neskapēc nespēlēja, es nezinu, kāpēc tā nesaprotu, Raina Krauklītes. Tā bija tāda postmodernā stilā veidot izrādi, un es šo visu to Raina stāstu par Magoni uzliku uz Latvijas vēsturi, visus tos notikumus, kā Latvijas vēsturē veidojās tie notikumi tā, šos lūgas notikumus samēroja ar Latvijas vēsturi. Un tā mēs iztaigājām tās izrādes laikā visu Latvijas vēsturi līdz šai dienai. Un tā man bija tāda ārkārtīgi mīļa izrāde, man liekas, ka viņa arī bija ļoti izdevusies. Bet, tas liktenis arī tāds, ka tas, ja tu uztais labi izrādi, nevienmēr nozīmē, ka viņi kāds spēlēs un skatīsies. Tad noteikti es gribu minēt tāds izrādes kā Rutas grāmata, kas bija pēc Bībeles, un Čitra, kas bija Rabindranath Tagoras indiešu stāsts, Mahabhārāta stāsts fragments, un ko vēl varētu nosaukt? Pat nezinu. Man jau ir kādas, kas ir mīļas, jā. Mēnesis uz laukiem, tur Gēņa, tā arī vēl iet uz to, es arī noteikti varat atnākt. Es domāju, ka tā arī varētu patikt. Tā apmēram. Un tad man tāda ļoti interesanta viena izrāde bija Šekspīra soneti, kas man pašai ļoti patika. Saucās Mani mīl Šekspīrs. Tad tā kā varbūt vēl par to pieredzi ārvalstīs, Igaunijā, Amerikā, kas tur... Amerikā es iestudēju ar latviešu teātri, un tas bija ļoti interesants. 2 reizes braucu uz Ņujorkas latviešu teātri, un iestudēju viņiem izrādes, vienu uz Blauvani, un otrais Zīvertu. Tas ir pavisam citādāk strādāt ar neprofesionāliem aktieriem, bet tur nāk klāt tāda liela tā cilvēciskā gribēšana, jo viņiem ne tikai vēl tas, ka viņi pa dienu strādā un vakarā tad spēlē teātri un iestudēja, piedalās mēģinājumos un veido šo iestudējumu, bet tur vēl ir arī tā latviešu tā salkas pēc dzimtenes un tas vēl dubultā nāk klāt un piedod aktivitāti, un ar viņiem bija ļoti, ļoti patīkami strādāt. Tas bija ļoti interesanti. Bez tam arī, protams, ka tā dzīve Ņujorkā, man Ņujorka ir ļoti mīļa pilsēta, un es esmu Amerikā bijusi 4 reizes, un tā viena reize bija ar Valmieras teātri, kur mēs izbraukājām pilnīgi cauri visai Amerikai ar izrādi, un arī līdz Kanādai un atpakaļ, un tad faktiski tur redz visa Amerika, no Ziemeļa krasta līdz Floridai un Kalifornijā, un tik un tā man Ņujorka. Viņa tāda neamerikāniska pilsēta. Viss Amerika stipri citādāk nekā Ņujorka. Tad šoruden es esmu uztaisījis tagad 2 izrādes Lietuvā pēc kārtas. Tas arī bija interesanti, sevišķi pēdējā izrāde, ko es izstudēju Klaipēdā, un tur bija 3 jauni aktieri, un viena gados vecāka aktrise, arī tāda labi pieredzējusi, un tā izrāde, manuprāt, izdevās, bet tā bija mazās salas izrāde. Un Igaunijā es strādāju ar studentiem,
Un tas ir viņam diploma darbu, un tas bija ļoti grūts darbs, jo tas bija Ibsen Heidgabler, kura ir pirmkārt grūti sarežģīt lūk. Otrakārt, tur ir tas, ka tie, kas tur pēc autora, viņi tādi jau 30 gadnieki, un man spēlēja 22 gadnieki, 21, 22 gadu veci jaunieši, un ir tomēr atšķirība. Es domāju, ka tādā teatrālā spēlē jaunam aktierim pat vieglāk ir nospēlēt kaut kādu vecu tantiņu, ja? Ir tādu kukažīnu vai kaut kādu onkulīti, bet grūtāk ir nospēlēt, tur reāli psiholoģiskā lugā, kādus 10 gadus vecāki par sevi, vienkārši tev nav tās pieredzes, arī, tādas dzīves pieredzes. Bet tas bija ļoti interesants, un tie jaunieši bija ārkārtīgi spējīgi un spēcīgi. Ļoti, ļoti labi. Un kādreiz es arī jaunību skatos, izstudēju Igaunijā Paula Putniņa uzticības saldā nasta bija tāda luga, laba luga, ļoti laba Paula Putniņa luga, kas paradoxālā kārtā parādīja padomju laika tādu bezizēju. Jo tas galvenais samazglojums bija tajā, ka kāds tāds partejisks uzņēmuma vadītājs, vai kas viņš vairs neatceros, ka viņš par katru cenu centās visu izdarīt tā, kā padomu var liek. Un tad viņš līdz ar to nonāca līdz pilnīgam absurdam, jo to nevar izdarīt. Un tad viņš tikai nomoc visus cilvēkus, ieskaitot savu sievu, un tas viss beidzās ar pilnīgu krahu. Jā. Un tur faktiski tā nodemonstrējās tāds padomu sistēmas absurds. Un to izrāda pat viņa bija tāda pusaizliekta, un tad ar lielām mūkām ļauj viņa spēlēt un tādu. Kur es vēl esmu izstudējis Armēnijā, kas bija ļoti interesanti. Armēnijā es iestudēju ne vairāk, ne mazāk kā Raina Putvējus. Ar armēņu aktieriem ar pilnīgi melnu uldi un melnu baibiņu, melniem matiem. Bet cilvēki apmēram tādi paši, tieši tāpat kā Latvijā, kautrīgi meiteni un tāds traks, jauns, vīrietis. Un tā bija interesanti izrādi. Jā, tad tā kā... Tagad es braukšu uz Vāciju studēt ar vācu studentiem, viņam kursdarbu, bet tā būs Gorkija lūga dibenā. Jā. Jā. Bet krieviski ir ne, un viņiem ir dibens, tā kā upes dibens, ja kādu dibens, jā, gultni. Un latviski nevar teikt gultni, jo tas to neizsaka. Tas tomēr domāts tā kā apakšā lejā, un tu šeit varētu pārtulkot viņu kaut kā citādāk. Es tā kā gribētu paprasīt, kā izsākās psihoanalītiskais teātris un ar ko tas atšķiras mūsdienās no pagātnes. Tā kā. Psihoanalītiskais varbūt, ka tā pat nevar teikt, varbūt labāk teikt reāli psiholoģiskais teātris, psiholoģiskais realisms, tā ir tāda krievu skola un viņiem tāda tradicionāla skola. Un es tā nemaz negribētu teikt, ka es esmu tāds īsts reāli psiholoģiskā teātra pārstāvis, jo man viņš ir saprotams, un es it kā pārzinu tos līdzekļus, jo to es apguvu Maskavā mācoties un skatoties tās krievu reāli psiholoģiskās izrādes, bet tas nav mans mīļākais teātris. Man viņš labāk patīk tad, ja viņš ir kīno, tā kā, teiksim, Ingmaram Bergmanam vai kādam no šiem meistariem, kas tā precīzi veido dialogus to plānā. Bet man pašai vairāk patīk spēles teātris un varbūt kā drīzāk tāds spēles teātra un psiholoģiskā teātra apvienojums. Man patīk, ka tie dialogi ir psiholoģiski precīzi, bet ka viņi ir ielikti tādā teatrālismu zupā. Tā varbūt tas būtu tas stils, kas man pašai ir vistuvākais. Tā kā šis te veids, ko tā kā atšķirās, ja salīdzinu mūsdienas un tā pagātni. Atšķirās viņš varbūt
Uzslēdz laukā. Pagaiz to mazo, to puļķīti uz to pusi. Nē, to ne. šito. Nē, augstāko. Nākošo. Saproti, ne, tā laikam nevar teikt. Nu, reāli psiholoģisks ir reāli psiholoģisks. Tas ir konkrēti žanrs, un viņš principā pārāk nemainās. Mainās drusciņi katru laikmetu mūde. Agrāk spēlēja, varbūt 10 reiz lēnāk, ja, un tad spēlēja ātrāk, bet zīmējums apmēram tas pats, ja, tur es arī atļauties sēdēt 5 stundas teātrī, un katru teikumu runāt tā lēni, un pauzstāsiet, un paskatīties, un piecelties, un aiziet. Nu, tā varbūt ir izmaiņa, ja. Tagad neviens dzīvē rēkti, kurš tā dara, un arī skatos un mākslā. Mēs dzīvējam blīvāk, un reaģējam ātrāk, un runājam ātrāk, un ļoti lēni runājam. Izsver vārdus, un tas šķiet šodien, ka tas tā nedabīgi ir. Mēs šodien sakarā to, ka kino ir televīzija, mēs esam pietuši pie ārkārtīgi dabīgas izpausmes kino un televīzijā, un rodas arī prasība, lai arī teātrī būtu šī dzīvā valoda, ātrās reakcijas un nebūtu kaut kāds tāds, lēns teatrāls kaut kāds spēles veids. Un tas droši vien, ka ir mainījies salīdzinot ar to, kā bija pirms 60 gadiem. Bet tā jau apmēram reāli psiholoģiskais, viņš ir tāds, kas it kā darina dzīvi. Un tad tas dzīves atdarinājums, viņš ir augstvērtīgāks vai kvalitatīvāks vai nekvalitatīvāks. Tā, principā, reāli psiholoģiskais spēles veids šodien ir tāds pats kā agrāk, tikai šodien viņš varbūt ir kvalitatīvāks. Jā, es nezinu. Spēles teātris arī agrāk eksistē, ļoti labs, jā. Jā, tas tur. Vai ir grūti izveidot izrādes un kāpēc? Ir grūti izveidot, jā, tādēļ, ka izrādes veidošanu viņi varētu pielīdzināt, es nezinu, kaut kādai tādas pasaules radīšanai tādā miniatūrā, ja, tāds vesels atsevišķs tāds pasaules modelīts, kurā režisoram jābūt atbildīgam par visu, par pilnīgi visu. Un ļoti grūti ir visu iepriekš paredzēt. Vienmēr izrādās kaut ko tu neesi ierēķinājis, kaut ko tu neesi paredzējis. Un bez tam nevar arī rēķināt, jo tiklīdz tu pārvērties par tādu kalkulātoru, tad jau atkal pazūd tas lidojums un tā māksla kaut kur pēkšņi aiziet malā un paliek viss, un nekā vairāk nav un garlaicīgi. Un protams, ka izrādes veidošanā piedalās ļoti daudz cilvēku, jā, un režisoram ir arī viņi visi jāmāk organizēt un saskaņot savstarpēji, un viņam jārūpējas par to, lai ansamblī ir labi savstarpējā saskaņa, lai viens otram palīdz, lai darbs iet uz priekšu, nevis otrādi, un kā jau radoši cilvēki, aktieri un tur mūziķi ir bieži vien vajadzīgi, un scenogrāfs, un kostīmu mākslinieku, un ļoti daudz ir piedalās, jā, izrādes veidošanā cilvēku, un vienlaicīgi režisoram līdz ar to arī jābūt katram darba vadītājam, jo viņš par to atbild. Un tad līdz ar to tev jāsavieno tādas īpašības, kā tā radošā iecer un kā radošā māksliniekam, plus vēl organizatoram, plus vēl psihologam, lai tur varētu visādi un jābūt arī ļoti skaidrai galvai, lai tu saprastu, kā tu esi uzbūvējis to izrādi, vai tu nedari kļūdas, es tiek, ka tu nepieprasi no aktieri kaut ko tādu, kas nemaz nav iespējams, ko viņš nevar, kas nav loģiski, jā. Nu jā, ļoti ārkārtīgi daudz ir visa kā, kas ir jātur savās rokās, lai beigās viņš viss tās saliekas kopā un skatītājiem, kas ir atnākuši, tas ir interesanti un arī kaut ko dod. Jā. Vai izrādēs ir kādi speciāli aktieri, kas pieaicināti klāt un... Tas kā kur laika, agrāk mums vairāk bija pieaicināti aktieri, tad bija naudas drusku vairāk, tā teātrim noņemt naudu pilnīgi no līdz pēdējiem, un mēs vienkārši nevaram atļauties pieaicināt aktierus, ja par to jāmaksā.
Bet parasti jau katrā teātrī aktieru trupā ir pietiekami daudz labu aktieru, lai tu varētu tomēr piemērot atrast. Vai izrādēs jūs izmantojat speciālu aprīkojumu, aparatūru, specefektus kaut kādus vai kaut kā tā? Mūsu teātrī mazāk ir šādu specefektu. Lielajos teātros, daudz teātrī, tur tiešām kaut ko tādu lieto. Mēs vairāk balstamies uz aktieru spēli un kaut kādu tādu radošo izdomu un asprātību un tā. Manās izrādēs arī nekad tādu specefektu nav. Cik gadus jau jūs strādājat par režisoru? Tā, pakatējās var rēķināt ir 40. Daudz. Jā. Pieredze liela. Jā. Vai esat arī bijusi aktrise? Es tikai atsevišķos gadījumos. No sākuma tas bija tad, kad pēkšņi kāda aktrise saslimst. Un ir izbraukuma izrādi, ja arī Valmierā tad strādāja. Un tad vienkārši režisors vienīgais, kurš zina to lūgu. Un tad parasti tā ir, ka vīrieši režisori aizvieto saslimuši aktieru vīriešu lomās. Un es biju vienīgā sieviete režisora tajā laikā. Un tad es jau biju ļoti jauna, kad es beidzu. Un tad es bija tādi brīdim, kāds gadījums, kā mēs aizvietot saslimuši aktieru, tā es spēlēju. Bet kā aktrise tieši jau no pirmā mēģinājuma līdz izrādēju un visu laiku izrādēju, kad manis to izrādi nespēlē. Tā man faktiski bija tikai vienreiz. Tas bija pie Alva Hermaņa. Viņš veidoja tādu izrādi tālāk. Un tur es spēlēju, tur es biju aktieru ansambli iekšā. Tas bija ļoti interesanti, man ļoti patika. Es sapratu, ka par aktrisi būtu daudz vieglāk. Vai aktierim ir grūti iesties šajā tēlā vai jā? Kā kuram un kā kurā tēlā. Jo ir aktieri, kas ārkārtīgi viegli to izdara, jebkurā lomā, un ir aktieri, kas pēkšņi viņam kaut kādas lomas, kur viņš ļoti labi, un pēkšņi kaut kādas, kur viņš ne par ko nevar un nesanāk. Tas ļoti atšķirīgi, jā. Tā kā es jūs varu paprasīt, ar ko jūsuprāt atšķirās jūsu strādāšanas maniera tā kā varētu pārstāvēt teātri, tā var teikt? Nezinu, to jau grūti pateikt. Es faktiski neesmu bijusi citu režisoru mēģinājumos. Man ir grūti pat pateikt. Es, protams, zinu, ka noteikti man varbūt ir izdevīgi tas, ka es esmu mācījusies Maskavā un apguvusi tādu, tādu režijas tāds pamatus, jo Latvijā jau ilgstoši nebija nekādas režisoru fakultātes un izrādes taisīja vienkārši aktieri, kam gribējās aktieri taisīja izrādes un tā, bet mums nebija pašiem savu. Pirms kaut kādiem 50 gadiem bija tie režisori, kas beidz, un pēc tam ilgs gadu desmitus nebija. Un tad režisori pēc mācīties vai uz Maskavā vai vienkārši tāpat bez mācīšanās sāk taisīt izrādes un iemācījās, darot to darbu. Un es domāju, ka tas ļoti normāli, ka aktieris, kurš ir nospēlējis 10 gadus teātrī, un viņam ir tieksme uz režiju, tad viņš mierīgi var sākt un iestudējot, iemācīties to profesiju. Vai jūs bieži tā kā izveidojat Šekspīra lugas? Jā. Man ir jāteic, ka Šekspīrs ir mans mīļākais autors. Pilnīgi viennozīmīgi, lai arī man ļoti patīk gan Čehovs, gan Ibsens, gan Strindbergs, gan Turgeņevs un vēl var sakt un vēl. Un tik un tā Šekspīrs man patīk vislabāk. Un es esmu iestudējusi Spītnieces savaldīšanu, Karali Līru, Otello, Šekspīrs sonetus. Un ko tad vēl? Un tad, kad ar studentiem strādājam, tad mēs daudz iestudējam dažādas fragmentus. Jā, man šķiet ļoti neizsmeļams un ar ārkārtīgi plašu amplitūdu arī žanrisko. Tur nav nevis no tā reāli psiholoģiskā teātra. Un viņa domāšana ir tā, iet pa citiem. Tā kompozīcija tiek veidot, izējot no citām attiecībām.
Jā, pilnīgi neizsmēdams autors. Jā. Bet es varētu visu mūžu izstudēt tikai Šekspīru. Jā. Tātad, cik man zināms, nav pārāk daudz sieviešu, kur tā kā strādā šajā teātra jomā. Un rodas jautājums, kur rodas šo brīnišķīgo darbu, šī iestudējuma idejas un iedvesmu? Iedvesma jau rodās, viņa nav atkarīga no dzimuma, un es domāju, ka iedvesma rodās visām sievietēm. Vienkārši sievietēm tiek pienākumi daudz vairāk nekā vīriešiem, jo, teiksim, jā, man kolēģi vīrieši tur atnāk mājās no mēģinājuma, tad viņam sieva tur atnes pusdienas, un viņš sēž un lasa jaunāko preses, bet sieviete režisors, viņa tās pusdienas taisa, pabaro savu vīru, kas ir citā profesijā bērnus, un tad, viņi atnāk no vakara mēģinājuma vai no izrādes, tad mazgā beļu grīdas, taisa ēst, kurina krāsnes, ja, un līdz ar to tā slodze ir nesalīdzinām lielāka. Un tādēļ tas darbs sieviete režisorei ir nepiemērots, jā. Jo tas darbs prasa ļoti daudz laika, ne tikai enerģiju un iedvesmu. Un tā iedvesma, tā ir tā visvieglākā daļa tajā darbā. Tas ir tas kas visiem ir. Katrai sievietei ir tā iedvesma. Bet tad ir vajadzīgs koncentrēšanās spējas, tomēr liels tāda domāšanas ātrums un arī faktiski arī kaut kāda tāda domāšana varbūt tā kompozīcijas izjūta lielā gabarītā, ja tu nevari knibināt kaut kādu vienu ainiņu un nesaprast, kādā kontekstā viņa atrodas attiecībā pret visu lielo lūgu, jā. Bet tas tāpat arī ir vīriešiem, jo ļoti bieži režisori, kur var smuku uztaisīt vienu gabaliņu, bet viņš nekur nevar tas smukais gabaliņš. Un ka nav tā kompozīcijas izjūta, kas attiecībā pret ko, kas ir nākošais, uz ko viņš turpina, kā tas virzās, jā. Un tas, kad izvēj tas grūtākais. Un arī tad vēl, kad tu apzinies, kā tas veidojās, tad arī nedrīkst sasteņķināt to, jo tiklīdz tu sāc to būvēt, tā kā māju, tad viņš arī paliek tā kā, māju un ķieģeļu un istabu, bet tad tā arī ir kā padomju arhitektūra, ja, kā Hruščovka, ja, kurā gribās dzīvot, un tomēr ir jābūt arī tai milzīgai brīvībai. Jā, tagad tas darbs, viņš ļoti daudz prasa dažādas kaut kādas varēšanas, un tādēļ vai vīrietim vai sievietē režisoram nemaz tik bieži neizdodas uztaisīt tās labās izrādes, tāpat arī man. Un tu vari visu kaut ko zināt un saprast, un tik un tā neizdodas, teiksim. Un tad atkal ir, ka izdodas, un tad atkal neizdodas 3 reizes. Un tādi režisori, kuriem nemitīgi vien pēc otras izdodas izrādes, ir ārkārtīgi maz. Bet tāds bija Pīters Bruks, kurš taisīja vienu izrādi pēc otras un viss ģeniāls. Un es domāju, ka arī Alvs Karmans tā strādā, ka viņam visas izrādes ir tomēr ļoti tāds labas un nav viņam tāda atkritiena, nav viņam paviršība, jo viņam ir milzīgi spēja koncentrēties un viņš ļoti skaidri redz to kopu sajūtu, kā ir vajadzīgi un viņš arī ārkārtīgi labi māk iedvesmot kolektīvu darbam, ka visi strādā un visi tur iegūt. Un tāds līderis, kur viss labprāt iet, tā ir milzīga spēja, tas ir tas talants. Man, piemēram, tādas spējas nav. Tik tāds kā viņam, tādas jaudas. Un tā ir tāda izredzētība, bet tāda režisora ir ļoti maz. Mēs Latvijā mums tās tikai viens. Pajautāt par Valmieras teātru, jo jums tur ir bijušas tā kā varbūt lielāks ieguldījums vai kā? Ilgāks laikas tu strādāji, jā.
Nu jā, Valmierā, vēl tajā padomu laikā, tur bija arī daļa tādu, bez izglītības aktieri, ja, tādu neprofesionālāku, un bija arī tādi apdāvināti aktieri, bet kas dzēra, un tas ir pilnīgi neiespējami. Ja kādā ziņā pie šodienas teātra prasībām, to, ko prasa aktieru darbs, ja viņš ir tādā augstā līmenī, un publikas prasības arī ir augušas, un publika vairs tomēr negrib skatīties uz kaut kādu piedzērušos savu tur mīluli. Tomēr pirms 20 gadiem tā vēl varēja atļauties, ja, ka tur bija kāds sieviešu alks, kas visām patika, es nezinu, kā bija Harija Liepiņa, ko visi pielūdz, un tā vai viņš tur piedzēries spēlē vai skaidrā, viņš tāpat viņu pielūdz. Ja šodien es domāju, ka tas vairs nav iespējams. Šodien normāli skatītāji negrib redzēt tur piedzērušos aktierus skatos, un lai cik viņš nebūtu talantīgs, un lai cik viņš nebūtu artistisks un jauks. Un tāpat arī slodze aktierim uz skatuves tagad ir daudz lielāka, jo šodienas teātris pieprasa, lai aktieris spētu gan fiziski daudz ko izdarīt, gan dziedāt, dejot, jā, un emocionāli milzīgi atdeva vajadzīga, un runas tehnika izstrādāt, elpošana, kustība, un līdz ar to, teiksim, diezgan bieži ir tā, ka gan uz režijas iestāja eksāmeniem, gan uz aktieru iestāja eksāmeniem atnāk tur kādi puisīši vai meitenītes, tādi vārgi un tādu meitenīti atnāk, un viņai ir tas priekšstats, jā, ka būt par aktrisi, tas nozīmē, ka viņi ieliks smuku matus, nostāsies uz skatus, un tur tā paskatīsies uz publiku, jā, un ka pilnīgi var redzēt, ka veselība ir ļoti sliktā stāvoklī, un ka viņa, man pat bija tāds gadījums,